Esiet sveicināti un jūsu uzmanībai būtiskākās aktualitātes aizvadītajā nedēļā. Eiropas centrālā banka 10. reizi pēc kārtas paaugstināja procentu likmes, lai cīnītos pret ļoti augsto inflāciju, neskatoties uz bažām par ekonomikas palēnināšanos eirozonā. ECB noguldījumu likme, kas tiek maksāta par komercbanku noguldījumiem, tika paaugstināta no 3,75 uz 4%. ECB vadītāja Lagarda aizstāvēja likmju paaugstināšanu ar vēstījumu. Vārds samazinājums mūsu sanāksmē pat netika minēts. Finanšu ministri no otras puses saka un iebilst, ka pietiek nozīmē pietiek arī ar 4%. 2024. gadā tirgus nosaka 3 samazinājumus, kopā par 0,75% punktiem, un mēs tam piekrītam. Tajā pašā laikā centrālās bankas mudina valdības uzņemties atbildību un veicināt inflācijas samazināšanu, īstenojot stingrāku fiskālo politiku. Ziņu aģentūra Direkt vēsta par notikušo neformālo ECOFIN sanāksmi, kas apstiprina joprojām stingras Vācijas, Zviedrijas un Somijas budžeta stratēģijas, kas nozīmē, ka ir jāreformē Savienības budžeta noteikumi. Šajā gadījumā lielas likmes uz valdības iesaistīšanos cīņā pret inflāciju es neliktu. Federālo rezervu sistēma saglabāja savu bāzes procentu likmi 22 gadu augstākajā līmenī, pilnībā kā tika gaidīts. Centrālās bankas politikas prognozes, kas tika publicētas kopā ar paziņojumu, liecināja par vēl 1/4 punkta pieaugumu līdz šā gada beigām, vienlaikus paredzot tikai 2 likmju samazinājumus 2024. gadā. Mīmaiņas darījuma tirgos joprojām prognozē 66% iespēju, ka likmes novembrī, kad Fed atkal tiksies, paliks nemainīgas. ASV ekonomika ir izrādījusies pārsteidzoši noturīga, un inflācijai ir bijusi izteikta tendence samazināties, un pārkarsušais darba tirgus beidzot uzrāda atdzišanas pazīmes. Fed biedri joprojām sagaida nākamgad likmju samazinājumus, taču spēcīgais pieaugums nozīmē, ka tie notiks vēlāk nekā gaidīts iepriekš. Mēs paliekam pie uzskata, ka likmju paaugstinājums jūlijā bija pēdējais šajā ciklā. Fed prognoze par vēl 1% likmju paaugstināšanu īstermiņā ir augšupērsts risks, taču ekonomikas izaugsmes tendence būs izšķiroša. Priekšā ir daudz neskaidru faktoru. Piemēram, streika autobūvas nozarē, valdības slēgšanas riski, pandēmijas federālā bērnu aprūpes atbalsta beigas un studentu parāda maksājumu atsākšana, kas varētu ātri mainīt Fed politikas perspektīvas. Kā bija gaidīts, arī Zviedrijas Riksbanka lēma pacelt likmes par 25 bāzes punktiem līdz 4%. Turklāt Anglijas banka saglabāja savu bāzes procentu likmi nemainīgu. Norvēģijas centrālā banka paaugstināja procentu likmi par 25 bāzes punktiem līdz 4,25%. Starp attīstības tirgiem Turcijas centrālā banka paaugstināja repo likmi par 500 bāzes punktiem, taču neskatoties uz to, liras vērtība kritās, jo tirgi gaidīja lielāku palielinājumu. Pat ar repo likmi 35% apmērā Turcija atrodas uz nākotni vērstas reālās procentu likmes apakšā, salīdzinājumā ar citām strauji augošo valstu ekonomikām. Dienvidāfrikas centrālā banka procentu likmi nemainīja. Centrālo banku vēstījums pēc šīs nedēļas paziņojumiem ir tāds, ka likmes ir tuvu maksimumam. Ir 2 iespējamie politikas virzieni. Materhorns, tas ir samazinājuma izmaiņas atbilst Šveices kalna kontūrām, un samazinājumi notiks pietiekami ātri. 6 līdz 9 mēnešu laikā līdz ar inflācijas spiediena kritumu, vai plakānkalns, tas ir plato stratēģija ar procentu likmju samazināšanu tikai pēc 24. gada. Ja vēsture atkārtosies attiecībā uz ASV S&P 500, akciju tirgus pieaugs par 13% no pēdējā Fed kāpuma līdz pirmajam samazinājumam, un akciju tirgus pieaugs vēl par 6,5% pirmajos 6 mēnešos pēc pirmā krituma. Noteicošais inflācijas spiediena kritumam ir darba tirgus līdzsvars un uzņēmumu un cenu algu stratēģijas.
Informācija liecina par pieaugošām grūtībām paaugstināt cenas, kad pieprasījums samazinās un krājumi pieaug. Jāpatur prātā, ka centrālās bankas nevēlas akciju tirgus un procentu likmju ralliju pēc saviem paziņojumiem par procentu likmēm. Brent naftas cena pieauga, radot nepatīkamas sajūtas. Tomēr šī sajūta ir atkarīga no tā, kas tiek uztverts par normālu. Un normāli lielākās daļas tirgus dalībnieku acīs šodien ir nafta par $60. Taču šī uztvere iespējams lielā mērā ir balstīta uz neseno pieredzi. Vidējā Brent naftas cena no 2015. līdz 2019. gadam bija $58,5. Tas bija plaukstošs ne OPEC, galvenokārt slānekļa naftas piegādes periods, taču slānekļa naftas uzplaukums arvien vairāk tuvojas beigām. Plašāk aplūkojot pēdējos 20 gadus, nominālā vidējā cena bija $75 par bareli, bet inflācijas koriģētā cena tā ir faktiski jau $97 par bareli. Saudarābijas naftas ministrs Abdulaziz bin Salmans paziņoja, ka tās ražošanas samazinājumi nav saistīti ar cenu kāpumu, bet gan preventīvi, salīdzinot ar ļoti nenoteikto pasaules ekonomikas attīstību. ASV valdības 2 gadu obligāciju likme ir palielinājusies līdz 5,06%, kas ir augstākā kopš 2006. gada un tikai daļa no augstākās likmes kopš 2000. gada decembra. Ķīnas nekustamā īpašuma tirgu ir grūtības. Globālie PMI indeksi kopš 21. gada vidus ir kritušies, un daudzās valstīs tie ir pazeminājušies zem 50 punktu atzīmes. Tādējādi pastāv bažas par pasaules ekonomikas veselību un līdz ar to arī par turpmāko naftas pieprasījumu. Tikmēr globālās ekonomikas iznīcināšana, kamēr nafta cena būs $110 līdz $120 vai augstāka, protams, arī nav gudra rīcība. Ar pieprasījumu perspektīvu 30. gadā 110 miljonu barelu dienā, protams, atbildīga rīcība ir nodrošināt, lai naftas cena saglabātos tādā līmenī, lai investīcijas būtu pietiekamas, kas sektu ražošanas samazināšanos un nākotnes pieprasījumu pieaugumu. Ja izrādīsies, ka pašreizējie samazinājumi patiešām ir padarījuši pasaules naftas tirgu pārāk saspringtu, naftas cenai pieaugot līdz $110–120, tad ļoti iespējams, ka novembrī un decembrī redzēsim papildu piedāvājumu no Saudarābijas. Riska fondi šobrīd ir iesaistījušies naftas tirgu, solot, ka cenas drīz pārsniegs $100 par bareli, pievienojot stimulu cenu rallijam. Biržas dati liecina, ka risku ieguldījumu fondu pozicionēšana ir sasniegusi par gandrīz 30% cenu pieaugumu kopš jūnija. Pēdējo 2 nedēļu laikā palielinoties pirkšanas apjomam gan Brent, gan ASV naftas nākotnes līgumiem. Dati liecina, ka apvienotā fonda neto garā pozīcija Brent un West Texas Intermediate palielinājās par 137,000 līgumu, jeb 35% līdz 18 mēnešu augstākajam līmenim, kas kopumā ir 527,000 līgumu 2 nedēļu laikā līdz 12. septembrim. Skaitļi atbilst vairāk nekā 500 miljoniem barelu, jeb aptuveni 5 dienu globālajiem pieprasījumam. Un šajā kontekstā arī jāpiebilst, ka par spīti konfliktiem un klimata krīzei, kviešu cenas atkal ir tādā pašā līmenī kā 21. gada beigās. To veicina 2 ziņas. Pirmā, Eiropas Savienība atceļ Ukrainas graudu importa aizliegumu, pat ja dažas valstis joprojām draudz šo aizliegumu paturēt. Un otrais, Krievija ir spiesta pārdot 2. gada rekordaugsto kviešu ražu par zemākām cenām. Un šobrīd secinājums ir tāds, ka labāki apstākļi pārtikas cenu inflācijas pazemināšanai šobrīd tieši veidojas. Kā būs, to redzēsim, bet citiem vārdiem sakot, inflācija joprojām ir pārāk augsta un joprojām uzmanības centrā saglabāsies monetārā politika, kas cenšas ekonomiku atdzesēt un apstākļos, kad ekonomika šobrīd dziest, riski par to, kā veidosies ekonomikas turpmākā attīstība, būs ļoti
svarīgi un pieprasīs pastiprinātu uzmanību no mums visiem. Tas šai reizē viss. Paldies par uzmanību un tiekamies nākamajā apskatā.